Tātad 5. dienas remonts mūsu dzīvoklītī turpinās. Tātad kādas mums te izmaiņas? Tāpat vēl turpinam cīnīties ar mantām. Tad bija atbraukuši savāca duškabīni, tad veļas mašīnu, palika tikai kaut kāds boilers. Katls tas mums ies uz metāla lūžņiem, te vēl metāla griezīs visas trubas ārā. Boilers arī uz miskasti, ne uz miskasti, uz metāla lūžņiem. Šitam baigās izmaiņas nav. Virtuvē mums ir aizgājusi plīts prom, balonis sev atstāja, noderēs. Un tad vēl viens skapīts aizgāja, izlietnis savāca, leduskapi savāca. Bija atbraucis no Tukuma džeks, visu savāca. Un tā tad, kas mums šitajā istabā es divāni izjaucu, visus skapīšus, tagad tikai palikuši ir koki, durvis arī, visu furnitūru novācu. Durvis arī ies uz kokiem, te būs elektrotehnika, to aizvedīs uz viedu. Tad te vēl palicis paklājs, uz grīdas paklājs. Šitan priekš gētliņiem kaudze krājās, visi sādi paklāji, divāni, visu, ko nevar nodot kokā. Spoguļi ies uz gētliņiem, un te ir kaudze, tagad sakrāmēju šitajā istabā kaudzi ar maisiem, kas lānā garā iet uz miskasti. Kaut kā tā. Sākam 5. dienu. Tagad plāniņš ir tikt galā ar šito visu istabu. Metāls uz šķūni aiznesīšu, jo vedīs nodot. Šodien mēģināšu tikt galā ar šito istabu. Un iespējams arī tikt iekšā virtuvē. Šitan arī visu izjaukt ārā, lai ir tukšs. Kaut kā tā, turpinam remontēt.